Sveiki! Mēs esam komandas Žļurģerts Šustermunters, un šodien mēs jums parādīsim 5. uzdevuma eksperimentu ziloņa zobpasta. Šī eksperimenta veikšanai es izmantoju aptuveni 60 ml kālija jodīda, ziepju un pārtikas krāsvielu šķīdumu ūdenī. Es izmantoju oranžo krāsvielu, bet principā varēju izmantot jebkuru citu krāsu. Kā arī būs vajadzīgs aptuveni tikpat liels tilpums ar 35% ūdeņraža peroksīdu. Daudzums šeit nav īsti svarīgs, bet par to nedaudz vēlāk. Viss, kas jāizdara, lai norisinātos mūsu vajadzīgā reakcija, ir jāpielej ūdeņraža peroksīds šķīdumam kolbā. Var redzēt, ka momentāli izdalās liels daudzums gāzes, un pateicoties ziepēm šķīdumā, tā uzreiz pārvēršas par putām. Es sākumā biju minējis, ka ūdeņraža peroksīda daudzums nav tik svarīgs, un tas ir tāpēc, ka viņš nereaģē ar kālija jodīdu, bet gan kālija jodīds katalizē viņu sadalīšanos, kas nozīmē, ka kālija jodīds pats nepiedalās reakcijā, un tad vienkārši sanāk tā, jo vairāk kālija jodīda, jo ātrāk ūdeņraža peroksīds sadalīsies. Šīs reakcijas rezultātā rodas arī skābeklis, kas ir tā gāze, kas radīja putas. Es izlēmu šo reakciju veikt vēlreiz, šoreiz bez krāsvielas, lai redzētu, vai krāsa vēl projām mainīsies. Šajā gadījumā var redzēt, ka šķīdums uzreiz paliek melnabruns pirms sāk izlīties jebkāda gāze, un tas ir tāpēc, ka ūdeņraža peroksīds pirms viņš sadalās, viņš paspēja kālija jodīdu nooksidēt līdz jodam, radot jodu un kālija hidroksīdu.